Ir cilvēki, kas visu pasaules sajūt un uztver tieši caur krāsām, jo nereti mēdz būt tā, ka ir daļēji vai pavisam atņemta kāda dabas dāvana, ko sauc par dzirdi. Un tieši par to mūsu nākamais sižets. Kas gan būtu vasaras diena bez putnu dziesmām? Taču, diemžēl, var pienākt arī diena, ka tas viss vairs nebūs tik skaidrs sadzirdams. Gadiem ejot, praktiski visiem cilvēkiem dzirde pasliktinās, sevišķi augsto frekvenču diapazonā. Tad, kad tas dzirdes zudums augsto frekvenču diapazonā jau pietuvojas 8, 6, 4, 2 kHz, tad jau cilvēkam sākas nopietnas problēmas izšķirt vārdus trokšņainā vidē. Statistikas dati liecina, ka pasaulē katrs 10. cilvēks saskaras ar dzirdes problēmām. Vienīgā iespēja, kā šādā situācijā uzlabot dzīves kvalitāti, ir dzirdes aparāts. Uzņēmums Retone šajā nozarē darbojas vairāk nekā 15 gadus. Uzņēmums saviem klientiem piedāvā Siemens dzirdes aparātus. Pašlaik ir moderno tehnoloģiju attīstības laiks. Līdz ar to ik gadu tiek uzlabota dzirdes aparātu skaņu kvalitāte un skaņu uztvere. Siemensam ir vairāki tādi būtiski un cilvēkam ļoti patīkami jauninājumi. Dzirdes aparātos pirmais ir binaks sistēma. Cilvēks, ja lieto 2 dzirdes aparātus, tad katrs savs dzirdes aparāts izmanto ne tikai savus mikrofonus, bet arī kaimiņa mikrofonus. Piemēram, tāda situācija. No šīs puses mums runā cilvēks. Šī savas dzirdes aparātā attiecības signāls troksnis būs labāka. Loks ir atvērts, gar logu brauc mašīna. No šīs puses attiecības signāls troksnis būs daudz sliktāk. Tātad labās savas aparāts ņems ieejas signālu no kreisā savas aparāta, jo aparāti savā starpā salīdzina ienākošos signāliņus un izmanto tās puses, to mikrofonu signālus, kuros attiecības signāls troksnis ir labāka. Līdz ar to uzlabojas dzirdamība tieši trokšņainā vidē. Un otrs tāds ļoti jauks un būtisks jauninājums ir tāds, ka viņi var sazināties arī ar jūsu mobīlo telefonu. Tas nozīmē to, ka jūs ar savu mobīlo telefonu varat pārslēgt dzirdes aparāta režīmus, jūs ar savu mobīlo telefonu varat regulēt dzirdes aparāta skaļumu. Jūs dzirdes aparātos varat patiešo dzirdēt skaņu, kas ir jūsu mobilajā telefonā. Šeit tiek piedāvāta aparātu pieregulēšana atbilstoši katra cilvēka individuālajam dzirdes zudumam. Jebkura dzirdes aparāta pielāgošana sākas ar dzirdes pārbaudi ar audiogrammu, jo katram dzirdes aparātam ir jābūt pielāgotai katra konkrēta cilvēka dzirdes zudumam. Nekādā gadījumā nevajadzētu pirkt dzirdes aparātus internetā vai katalogos, jo katrs dzirdes aparāts ir jāpielāgo katra cilvēka individuālajam dzirdes zudumam, katra cilvēka atbilstoši katra cilvēka audiogrammai. Pirmkārt, var nebūt efektīvs, tas būtu mazākā bēda, bet lielākā bēda ir tāda, kad aparāts pastiprina skaņas neatbilstoši cilvēka dzirdes zudumam, tātad aparāts pastiprinās arī tās skaņas, kuras cilvēkam nav nepieciešams pastiprināt. Un šajā diapazonā viņam tiks pārslogota auss un cilvēks dzirdi nevis uzlabos, bet pasliktinās. Retone piedāvā plašu servisu, tai skaitā arī dzirdes aparātu remontu un izbraukums pie klientiem uz mājām. Pirmkārt jau pārbaudām dzirdi, piedāvājam dzirdes aparātus, izgatavojam auss ieliktnīšus, gan situācijās, kad bungādiņas ir perforētas, peldielikņus, gan muzikantiem izgatavojam auss ielikņus skaņas monitoru pieslēgšanai. Floridoktoriem mēs arī piedāvājam visu to, kas ir nepieciešams cilvēku dzirdes pārbaudei un diagnostikai. Daudzi cilvēki pēc ilgāka vājdzirdībā pavadīta laika sasparojas, sāk lietot dzirdes aparātu un drīz vien atzīst. Nevajadzēja tik ilgi mocīties paciest apgrūtināto komunikāciju, vajadzēja par dzirdes korekciju parūpēties jau daudz agrāk.